Tad sveiciens šahistiem. Es esmu nodzēris visu balsi. Un sveiciens Joks. visiem, kam ir balss līdzīgi kā Andrim. Jā, man ir pēcjāņa balss. Tāda. Un Linda, čau, kā Linda! izskatās? Linda Krūmiņa mums ir šodien. Čau, čau. Jā, vadošā šahiste. Tā, čau, Linda, Linda. tev pirmais jautājums. Vai ar šādu balsi, ja tev pretinieks piedāvā neizšķirtu, tu pieņem, vai tu vienkārši saki, ko lūdzu? Nu, jāskatās pēc pozīcijas. Tāds palīdzēs. Nu, labi, tātad, kamēr es vēl varu parunāt, tad spiediet lūdzu subscribe. Linda, starp citu, nav pirmo reizi mūsu raidījumā, nu, vispār mūsu kanālā, tāpēc mums ir vairāki ieraksti ar Lindu, un es tad ielikšu aprakstā raidījuma saites uz raidījumiem, kur Linda kādreiz uzstājās, tā kā jūs varat paskatīties. Es Bet, atceros vienu pirms tam. nu, Vai ir bija vismaz vēl? 3. Jā. Tiešām? Un ja Jā. visi zina, ka viņi pazīst Lindu, tad skaidrs, ka Rīgas mats ir vainīgs pie tā, ka Linda ir tik slavena, jo tās intervijas nāk un nāk. Noteikti būs vēl šī nav noteikti pēdējā intervija ar Lindu. Jā, tas skaidrs. Un tad Nelija man interesē, kur tu atrodies. Tu visu laiku kaut kur vazājies vienkārši. Kur tu esi? Es esmu tur, kur vēl divi citi Latvijas lielmeistari. Mēs sekojam, mēs ar jauniešiem esam atbraukuši uz Andujaru. Tā ir Spānijas pilsēta, kur notiks liels turnīrs. Un par galvenajām balvām cīnīsies varbūt arī mūsu jaunieši, bet galvenokārt divi Latvijas lielmeistari cīnīsies. Tātad Toms Kantāns un Nikita Meškovs. Viņi, man liekas, ir 2. un 3. numurs sarakstā, ja es nekļūdos. Vai ne, Linda? Vai 3. un 4. Es nepaskatījos. Es vēl nepaskatījos īstenībā. Viņi ir pašā sarakstu. augšā. Tagad cerams, ka viņi spēlēs tikai vienīgi digitālās partijas, varēsim, tā teikt, paskatīties. Un arī cerams, ka kāds no viņiem novinnēs turnīru. Nu, tas būtu jauki. Jā. Jā, trīkšķi. Jā, toreiz mīkšķusim. Es piedalījos nedaudz arī grāmatas stiepšanā, tā kā Mihaila Tāla grāmata ex-čempions ir ieradusies. Apsveicu, Andri. Malacis. Paldies, kā Beidzot ir gatava. Beidzot ir pa Andri, īsti. tie 2 eksemplāri, tie 2, ko tu rādi, tas ir tā kā man un Lindai. Kāpēc tikai 2? Jā, nē, nu, ka pakāpeniski būs tur tās ziņas. Es domāju, ka viņi nākamnedēļ būs grāmatnīcās, es tur paziņošu. Vai Bet jau 18. jūlijā tad ir atvēršanas pasākums Lielais Tusiņš pie Toma, Aspāzijas bulvārī 32, un tur būs beigās arī blica turnīrs Tāla stilā. Kā tas ir domāts Tāla stilā? Tas ir viss, ko es varu pateikt, lai intriga lielāka. Tā kā būs tas grāmatas atvēršanas pasākums un beigās Tāla stilā turnīrs. Es jau biju rezervējusi gan 20. jūniju, un tagad arī 18. jūliju, tā kā es noteikti būšu. Jā, paldies. Linda pareizi dara. Viss jārezervē, jo tad taču trāpīs uz atklāšanu. Jā. Tā, varbūt šoreiz pa tēmām runājot, ņemot vērā, ka Nelija ir Spānijā kaut kur spēlē šaha turnīrā. Linda, kāds ir tava šaha vasara, teiksim, kur tu plāno spēlēt, un varbūt ir kaut kādi arī turnīri, ne vasarā, varbūt ir šogad, kur tu plāno spēlēt, un kā ir ar tavu šaha vasaru? Nu jā, es nezinu, vai to varēs nosaukt par šaha vasaru, drīzāk nē, jo es šobrīd manas prioritātes ir bišķiņ citas. Es, pamatā strādāju, gan jau visi zina, tā ir pavisam cita sfēra, kas nav saistīta ar šahu. Un, šobrīd esmu pārsvarā darbiņā, un es varu atļauties piedalīties, kādā ātrajā turnīrā, rapidiņā, 2-3 dienas. Tas ir, maksimums. Un, plānots tagad var būt, es piedalīšos Blica turnīrā, kas ir par godu Aivaram Stašanam, rīkots, tas ir laikam 12. 13. jūlijas. Jā. Un pēc tam augustā Keresa turnīrā es aizbraukšu uz Rapid turnīru.
mm, nu, tur. Tas ir tas, kas ir ieplānots, bet var būt. Nu, man tā gribētos. Bet kur noteikti es piedalīšos šogad, gada beigās, Riltona Cup Open Mm. turnīrā Zviedrijā. Mēs jau tur bijām pirms pāris gadiem. Mūs tur aicina katru gadu, un tas ir Nikitu aicina, līdz ar to arī mani. un, Mm. jā, mūs tur ir ļoti jauki uzņem, un šogad noteikti brauksim. Mēs jau Pasaki, pateicām, jā. vai tu brauksi nākamā sestdien uz Baldonas leģendāro gurķīšu turnīru pie Zigurda? Hmm. Uh, Varbūt. Nu, parasti mēs ar Nikitu plānojam kopā turnīrus, bet Nikita noteikti nebūs. Jā. Viņš jau pateica, jā, ka viņš nekādi netiks, bet es varbūt būšu, jā. Bet, es tā 100% vēl nezinu. Bet, Labi. gribētos. Jā, tā kā, ja kāds skatītājs, kāds interesants turnīrs, varbūt tuvumā Latvijai, varbūt varat iemest komentārā pie video, kur šahisti var aizbraukt. Jo ejam pie nākamās tēmas. Mums ir tāda tēma vecā un jaunā šaha federācijas valde. Nu labi, nu īstenībā jautājums Lindai ir tāds, ja tu gribi, tu vari kaut ko, protams, pateikt par valdi vai valdes maiņu, ja vēlies. Bet vispār jautājums ir tāds, kā tev liekas, ko šahā vajadzētu darīt? Un es domāju, nu, kā mums, kā organizācijai tādai, ja? Varbūt kas ir labs, starp citu, varbūt šahā tavuprāt? Nu, tavas idejas, teiksim, kas mums ir pa maz, kas pa daudz, kas ir ļoti labi, kas vispār sūdīgi ir. Kāds tev būtu viedoklis par šo? Nu, kas par maz? Nu, protams, ka nauda par maz. Tā vajag vienkārši licences Es maksu uzreiz 60 eiro. tā, 60, ja mēs tā 90. konkrēti runājam, ja? Tad naudas pamaz, ok, labi. Nē, bet cik es saprotu, ka es jau neesmu bijusi ne valdē, neesmu iesaistījusies tajos procesos, kaut kādās sapulcēs neesmu piedalījusies. Es tikai tā, blakus esmu stāvējis un klausos, kas tur notiek. Es saprotu, ka ja tur pietrūkst cilvēku tādu īsti, tādu darītāju. Ja? Darba rūķi. Darba rūķi pietrūkst. Un kāpēc pietrūkst? Nu, tāpēc, ka īsti jau neviens nevar atļauties ar to nodarboties tāpat vien brīvajā laikā. Jā. Attiecīgi, lai no valsts iegūtu kādu atbalstu, tur ir tiešām kādam darba rūķim jāstrādā. Un jāiesniedz tās visas atskaites un tā tālāk. Mums tāda nav laikam. Nu, mums ir cerība uz Tomu, ja tu runā tagad par organizatoriskajām lietām, bet kā tev kā šahistam, piemēram, es tev iedošu, par ko mēs iepriekšējos raidījumos daudz esam runājuši, piemēram, tur daudz, ja tur tādas lietas, kas ir labas un kas varbūt pietrūkst. Piemēram, man, un cik es sapratu arī dažiem citiem, piemēram, ir tāda sajūta, ka pamaz ir klasikas turnīru bērniem, piemēram, ja. Ka ļoti, ļoti daudz ir rapida, un tas ir reizē gan forši, gan arī kaut kādā ziņā, arī neliela problēma, ja. Un tev, piemēram, forši, jo tu vari spēlēt 2-3 dienas, vai ne? Vai vienu. Jā. Citiem atkal tas neļauj, kā šahistiem varbūt tur attīstīties. Tas ir tas spēlēšanas moments, bet varbūt arī kaut kas cits, varbūt logotips ir jāmaina, varbūt mājaslapa ir katastrofāla, varbūt tev ir kaut kādas pārdomas par šo, teiksim, tādiem. Jā, runājot par mājaslapu, es tur tik rati ieju, ka man pat nav īsti viedokļi par to mājaslapu, bet ar logo, man liekas, viss ir kārtībā. Bet par turnīriem, jā, es esmu dzirdējis, ka, saka, ka esot par mazu turnīru, droši vien, ka nav īsti, kas viņus organizē. Un, klasiskie turnīri, tas prasa laiku, tas prasa naudu, tas prasa daudz no vecākiem droši vien. Jā, tāpēc jau, teiksim, tie rapid turnīri, tas ir tāds ātrais,
formāts, ja, ka tu vari 2, 3 dienas uzspēlēt, bet tas izaugsmai droši vien daudz nedod. Jā. Noteikti ir jāspēlē klasiskie turnīri, un tad attiecīgi arī var izaugt topošie lielmeistari, Jā. spēlējot klasiskajos turnīros. Bet, jo, man liekas, bišķi paradoxāla situācija, vai ne? Mums ir tik daudz interneta šaha, nu tad partiju jūra, un Mhm, Čestras zals ir pilns ar turnīriem, bet partiju mhm. nav. Nu, jo tie ir rapid turnīri pa lielam. Jā, jā. Varbūt galveno tēmu varam iesākt. Tas par turnīriem, tas, protams, nebeidzamais stāsts, tas ir pa Lindu stāsts tagad. Nu, Linda, kā tu vispār tiki pie šaha? Varbūt, kā tu sāki? Kur tu ieraudzīji pirmo reizi šaha dēlīti? Un kad tu iemīlējies šajā spēlē? Varbūt sāksim tā. Pirmo reizi ieraudzīju šādu dēlīt mājās. Mans tēvs mācīja šahu, bet gājienus, viņš zināja noteikumus, jā, viņš zināja, kas ir mats un tā, bet es redzēju es vēl negāju skolā, man bija kādi 6 gadi, un es skatījos, kā tēvs spēlē ar draugiem šahu, un tad es sāku ieinteresēties. Kas tas ir. Jā, es tā kā pati gribēju iemācīties. Nebija tā, ka man tēvs spieda vai tur teica, nāc, jā, tur uzstāvēm. Es pati gribēju. Un tad 1. klasē mūsu šāka treneri staigāja pa skolām, tā kā piedāvāja nākt mācīties šahu uz šaha klubu. Un viņi bija izbrīnīti, ka es jau mācēju spēlēt. Jo pārstāv jau bērni, 6 gadu, 7 gadu vecumā vēl nemāk. Vismaz skolās. Toreiz tā bija. Un tad viņi uzaicināja, lai es nāku spēlēt. Tā arī viss sākās. Ko tu uzskati par savu pirmo šaha treneri, kā tu teiktu? Pirmā šaha trenere man bija Tamāra Vilerte. Nē, jau. Jā, viņa bija Rudovska, tagad Vilerte. Jā, Tamāra Vilerte. Bet tad, kad es sāku nopietni trenēties, tad es pārgāju trenēties pie viņas brāļa, Jāņa Vilerta. Viņš man diezgan ilgi trenēja. Līdz pat brīdim, viņam bija nopietnas veselības problēmas. Jā, viņš diezgan, varētu teikt, pāragrā vecumā aizgāja viņa saulē. Līdz pat tam brīdim viņš man trenēja. Man bija 17 gadi, un tad es paliku bez trenera. Tad arī man bija, sākās tāda, iestājās tāda pauze. Es īsti nezināju, kā turpināt, ko darīt, turpināt šāku spēlēt vai nē. Es it kā mazliet vēl turpināju, bet tad jau sākās pieaugušā dzīve Rīgā, pabeidzu skolu, aizgāju uz Rīgu, pamācījos, pastrādāju, un tas, no šaha ar vienu attālinājos, un sākās ģimenes dzīve, un tad es pavisam aizgāju no šaha uz 10 gadiem. Tā, ka vispār neko. Nē, es spēlēju, nē, es skatījos kaut ko, es pat īsti nesakoju līdzi. Tā kā patiešām netērēju laiku, sakam. Vispār, nē. Tā kā pa īstam pavisam, jo šahisti, kad saka, ka viņi aiziet prom, viņi tāpat spēlē naktī līdz smiet. Jā, es pilnīgi neko. Īstenībā jau bija. Es bišķīt apgāzīšu Lindas apgalvoju, īstenībā pirms tiem 10 gadiem bija tāda maziņa atkāpe. Pirms tam bija tādi šaha vakari, kaut kādu 1-2 garumā mēs es, Linda un vēl tur šaha interesanti, bet daži laikam bija pa īstie šaha, tur Ilza Bērziņa, bet tur vēl mums bija šaha vakari ceturtdienās, tur dažādās kafejnīcās, atceries, Linda? Jā. Mēs neplānojām spēlēt, bet mēs neplānojām. Tas bija domāts vairāk izklaidēji. Jā, satikties. Jā, vienkārši satikties. Nelī, kad tu iepazinies ar Lindu un kurā brīdī, vai tu atceries to mirkli, vai tu ej pa gaiteni un skaties,
Linda tur rokās kaut kādu šaha dēli, un tu Bet, tādi, bet es, kā jūs es, iepazīstāties? es vienīgais, ko es no bērnības par Lindu atceros, ka mēs braucām uz Rīgu uz kaut kādām sacensībām, nu, piemēram, varētu būt tā kā atlases turnīrs, nu, čempionāti jaunieši. Lindai bija nenormāli daudz mantas. Nu, tajā Kuldīgas autoostā viņa pati tāda ļoti, ļoti maziņa, un tās mantas daudz, nu, katram gadījumam. Un to es Jā. tā ļoti, ļoti atceros. Un tagad, zinot Lindu, viņai ir tik nenormāli maz, nu cik ekonomiski, es nevaru saprast. Jautājumi. Kā? Nu, kā tu teiktu, kāpēc tev šahs patīk? Nu, tas lielais filozofiskais jautājums. Un kāpēc tu esi atgriezusies pēc tiem 10 gadiem? Un arī, jā, nu, kas tev tajā spēlē šķiet tāds? Kāpēc mēs esam visi tādi bišķiņi traki? Jā, īstais vārds ir bišķiņi traki. Tiešām. Nu, tā spēle jau man vienmēr ir bijusi ļoti tuva sirdī. Nu, es vienkārši mīlu šo spēli. Bet tu esi domājusi, kāpēc tev ir tāda mīlestība, vai ne? Mm, nu, tās ir tās emocijas, ko man sniedz ne tikai spēle, bet nu, vispār viss, kas man ir saistījies ar šahu, turnīri, draugi, Jā. piedzīvojumi. Nu, tas viss, ja, tā emociju gamma. Ārpus dēlīša arī daudz kas notiek, vai ne? Noteikti, jā. Tas viss man saistās ar kaut ko ļoti, ļoti pozitīvu. Mm. Un tad, kad es biju pārtraukusi spēlēt uz diezgan ilgu laiku, man bija kaut kādi turnīri tie pēdējie. Es atceros, ko es spēlēju. Tur vēl pirms man mazulis bija piedzimis. Man bija diezgan neveiksmīgi, un es kaut kādu domāju, ko es vispār daru, ar ko es nodarbojos, priekš kam. Un kaut kā ļoti ņēmu pie sirds un pārdzīvoju. Un tāpēc arī, jā, es domāju, nē, nu, pietiks ākstīties. Ko es tur spēlēju vispār? Nekas nesanāk. Bet tad, pēc tiem gadiem, kad es atgriezos, es pilnīgi ar citām emocijām, pilnīgi ar citām domām, nu, un arī kā cilvēks, Jā. jau izmainies, jā, 10 gadu laikā. Un pilnīgi citu piegājienu nu, tā kā atsāku. Tas gan ir, protams, hobija līmenī, bet pietiekami normālā līmenī, ja, lai pārstāvētu valsti izlasē, Jā. kas Zinām. jā, kas man ļoti, nu, protams, mans dzīves biedrs, draugs ir profesionāls šahists, un es vienmēr varu griezties pie viņa pēc padomas. Labi, tad pastāstīju, mums tas bija tā kā plāns. Klausies, kā ir dzīvot ar lielmeistaru izstāstīt. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Nu, viņš kaut ko, kas ir tāds, nu jā, tas, nu stāsti, kas ir interesanti, jā. Nu, pirmkārt jau tas, ka vispār šī profesija ir diezgan specifiska. Jā. Ja? Nu, tas nav parasts darbs. Nē. Būt par treneri, jā, būt par profesionālu, kurš braukā uz turnīriem, nu, kā viņš gatavojas, jā, kā viņš plāno, nu, es to abrīnoju. Un tāpēc man tas liekas ļoti interesanti. Man tieši tā plānošana, jā, tas viss. Un es nezinu, man liekas, ka lielmeistariem ir mazliet citādāks prāts nekā. Gan jau kā ir. Nu, jā, man tas liekas abrīnojami, kā var tik daudz laika tam veltīt, tik daudz ieguldīt, jā, un Jā. tik daudz turnīros piedalīties. Man pašai šaha karjera nav tāda bijusi un izvērtusies, un tāpēc es to skatos kā uz kaut ko wow, nu,
Kā Abrīd. jums ir? Tu jūti kaut kādu, un, teiksim, jūs par šāhu runājat tieši pa gājieniem, un vai vai jūs, saprotaties vienmēr, vai dažreiz tur viņš aizpeld kaut kur 16. līnijā kaut kādā? Mēs runājam, jā, par šahu, bet mums atšķirās stili, kā mēs spēlējam. Ja, mums, kā rakstura atšķiras, spēles stili un domu gājiens arī, protams. Un kas attiecās uz partijām, man bieži vien nav saprotams viņa domu gājiens, jo viņa stils manam prātam ir tāds pārāk specifisks vai kaut kāds citādāks. Ja? Un mēs esam atraduši vienu tādu kopīgu lietu, ko mēs varam darīt kopā un ko mums ļoti patīk darīt. Tas ir risināt uzdevumus. Un to mēs pēdējā laikā ļoti bieži darām. Un vēl pirms dažām dienām mēs risinājām vienu bandinieku galotni, vienu uzdevumu. Mēs risinājām 1,5 stundu. Tāda mazliet dīvains pārīts. Es domāju, varbūt 1,5 dienu. Iztēlosimies tādu situāciju, tagad, abstrakta tāda situācija, iedomāt, ka tev ir, tagad, tu nokļūsti uz vientuļas salas, un tu vari paņemt 3 šahistus, bet tie nedrīkst būt Nikita un Nelija. Kurus tu ņemtu? Labi, kurus tu ņemtu? Tiešām, tas gan ir ļoti grūts jautājums. Ko tu domāji? 3 šahistus? Jā. Ak, nē. Bet tu vari strateģiski padomāt. Kurš tur varēs kaut ko cirst kokus, ja? Kurš zīmes ņemt ārā tur? Šahis tie nebūs. Kurš šahu spēlēt? Nē, tāpēc ir grūts jautājums. Ārprāts, es nezinu. Danu. Danu es ņemtu līdzi. Ļoti tāda, man liekas, viņa tādas praktiskas dabas sieviete ar ļoti loģisku prātu apveltīta. Ja uz vientuļas salas, tur, es domāju, nebūtu viegli, ja tur kaut kāda sarežģījuma. Bet tu zini, ka tu nebūsi tad galvenā uz salas, ja? Labi, nekas. Labi, vēl 2. Ko vēl? Ko lūdzu? Vēl 2. Nelī, ko teici? Es saku, izdzīvošanai nav svarīgi, vai tas galvenais vai nē, galvenais ir izdzīvot. Jā, Dāna tādā ziņā ļoti praktisks izvēle. Ok, labi. Zini, ko vēl varētu? Gunti apīni. Ļoti labi. Zini, kāpēc? Es tūlīt pateikšu. Viņš ļoti labi gatavo ēst, un viņš noteikti izdomātu, kā izdzīvot uz vientuļas salas, lai nenomirtu badā. Es esmu ēdis vienreiz ar apīni. McDonaldā jūs bijāt? Jā, mēs ēdām McDonaldā. Es ļoti brīnos, viņš tiešām ēda McDonaldā. Ar gardu muti. Un es pirmo reizi varēju ar cilvēku par šaha grāmatām parunāt. 2 stundas no vietas varējām runāt par šaha grāmatām, beidzot ar kādu. Jā, tā kā, jā. Labi, apīnis. Okay. Tā, un trešais. Vēl viens. Trešais. Un jautrībai Matīs jāpaņem. Dana, Gunču un Matīs. Es iedomājos, ka tu varētu šos 3 nosaukt, bet es neticēju. Great choice! Es domāju, mēs šito varētu par tradīciju šo jautājumu turpmāk visiem prasīt šo jautājumu. Lieliski izvēle. Klausies, Linda, un tad nākamais tavs, vientuļa sala ar Danu, Gunču un Matīsu varētu būt kruta, protams, bet pastāstu lūdzu, kā ir mācīt šahu pirmsskolā, jo es saprotu, ka tu tagad esi pirmsskolas šaha skolotāja. Yes. Jā. Stāsti, kā tu tur nokļuvi un kā tas ir. Izstāsti mums pārējiem. Arī pilnīgi nejauši. Tātad tajā savā darba vietā, kas
vispār nav saistīta ar šahu. Bet man ir daudz visādas kolēģis, kuru bērni mācās pirmsskolas iestādēs. Un viena mana kolēģe zināja, ka es tā kā esmu saistīta ar šahu un pajautāja, vai es negribu pamācīt mazajiem. Nu, es sākumā tā kā nevarēju iedomāties, kā tas varētu būt, ko es viņiem varētu mācīt, bet kaut kāda minimāla pieredze jau man bija. Es domāju, kāpēc ne? Jāpamēģina. Tā nu es nokļuvu vienā mazā bērnu dārziņā, saucās Puķazirnis. Tur nav daudz bērnu, un nu, tur tāda forša atmosfēra, gudri bērni, viņiem ļoti patīk šahs. Tur man viss sākās ar tiem bērnu dārziem, un pēc tam uzrādījās vēl otrs bērnu dārzs. Savukārt tā pati kolēģe izstāstīja vēl tālāk. Jā. Tur, nu, tā kā paziņai. Līta, kā izskatās šaha nodarbība pirmsskolām? Vari mums atklāt, kā izskatās? Kā izskatās? Jā, kas notiek? Vispār izskatās traki. Jāķer tās figūras? Vai jūs tur ejat? Tur ne tikai. Jūs skrienat kā iedīt, vai tur tā kā, ja tu divreiz kāds trāpa vienam, tad tas ir dubult brauc vai kaut kā tā, noteikti Andris to domāja. Jā, Andri? Nē, es domāju, kā viņi tiešām, konceptuāli, tad viņi spēlē šahu, viņi mētā figūras, Linda mēģina viņus kaut kā telpā vienā noturēt, kā izstāst. Tieši tā. Es pirmkārt mēģinu viņus noturēt vienā telpā, vēlams, nu tā pie tiem šaha galdiņiem, lai viņi tur sēž, bet tas nav uz ilgu laiku. Man ir jāizdomā atrakcijas, Zviedru šahs, mums tev jāmāca. Nē, tur ir dažādi līmeņi. Ir, teiksim, paši jaunākie, 4-gadnieki. Es vispār brīnījos, ka tik maziņi spēs uztvert, saprast, bet viņi to var. Nu, klausies, tu gribi teikt, ka pirmsskolā 4 gadu vecumā var bērns izspēlēt šaha partiju līdz matam? Līdz matam nonākam ļoti reti, bet viņi tiešām var tikt līdz galotnei. Jā. Okay. Un tad man ir beigās jāpiepalīdz ar to matu. Okay, tad viņi var tā kā izspēlēt šaha partiju pēc noteikumiem, bet pabeigt vēl ir grūti, ja? Pabeigt gan ir grūti, jā. Pabeigt sanāk 6-gadniekiem, tā kā viņi jau, saprot, jā, kas ir mats un 5-gadnieki. Tur īstenībā tik dažādi bērniņi ir. Tur ir tādi mazie profesori, ka es tiešām ļoti pabrīnījos, ka viņi spēj to visu uztvert. Un pats interesantākais, kas man, ka es skatos, kā viņi darbojās, ka viņi viens ar otru pārspriež, analizē. Wow. Ja, tas ir vienkārši super. Es skatos, un man tāds prieks par viņiem. Un es tikai tad ik pa laikam pieslēdzos, ja kaut kas ir nogājis greizi, ja viņi kaut ko. Tur ik pa laikam izdomā savus noteikumus, kā bandinieki. Dažreiz bandinieki mēdz iet uz apakaļu, un citreiz, tur figūriņas arī dažas nevar trāpīt. Laidnes pa savu diagonālu nevar trāpīt. Ja? Tā, bet jā, viņi, cik es sapratu no vecākiem un audzinātājiem, kad bērniem ļoti patīk šahs. Un citreiz ir tā, ka bērnu neatved uz to bērnu dārzu tajā dienā, atved tikai uz šaha nodarbību. Es domāju, tas ir visi dēļ trenera. Es nezinu. Bet katrā ziņā 9% noteikti. Bet ir tā, ka, protams, mēs nevaram tikai pie tā šaha galdiņa darboties, jo viņiem uzmanību noturēt, teiksim, pie tā šaha galdiņa mēs varam līdz 20 minūtēm. Ja? Un pēc tam man noteikti ir jāsagatavo kaut kas cits. Es ņemu līdz datoru, es atļauju viņiem darboties arī datorā. Tur
nu, pašus vieglākos kaut kādus uzdevumus uzlieku. Tad mēdzu darba lapas sagatavoju viņiem, nu, tur dažādas, gan uzdevumus, gan vienkārši gājienus, gan pēdējais bija Signē jāpastāsta, ne, Nelī, darba labs. Pēdējais, ko es viņiem sagatavoju, bija vienkārši, nu, tā kā krustvārdu mīklu, tikai, nu, jāatrod vārdi, visi, kas saistīti ar šahu, ja. Tur, piemēram, rokāda, zirgs, lēns un tā. Un, jā. Svidlers, Karlsens. Ko lūdzu? Svidlers, tur Karlsens, Kramņiks. Nē. Bērnu dārzā jau Kramņiks. Jēzus Marija, cerams, ka nē. Nu, lūk, un ļoti, es teikšu tā, darbs ar bērniem ir ļoti radošs. Tur ir, nu, tu nevari vispār paredzēt, kāda būs tā nodarbība. Tev jābūt gatavam visu. Es gribētu būt bērnu dārzā bērns un iet pie tevis mācīties. Jautājums par tiem mazajiem. Ko tu novēlētu mazo bērnu vecākiem, kuri vēl nav saskārušies ar šo spēli šaks vai kur tie zirgi iet vai zigīši vai kā? Ir kaut kāds tavs novēlējums? Super jautājums. Kas vēl nav saskārušies, jā, šahu? Nu, es noteikti visiem ieteiktu pamēģināt. Jo tā ir tik interesanta spēle. To nevar salīdzināt vispār ne ar vienu citu. Ne ar dāmbreti, ne ar kādu citu galda spēli. Nes kāpēc daudzi uzreiz šāku spēli saist ar dāmbreti. Tas galīgi tā nav. Pilnīgi divas pilnīgi dažādas spēles. Un tu man piekrīti, ja? Un man liekas, ka šī spēle raisa ne tikai loģisko domāšanu, bet arī fantāziju. Tur ir viss, tajā spēlē tiešām ir viss. Tāpēc jau kaut kad agrāk nevarēja vienoties, ja, kas tad ir īstā šahspēle, sports, zinātne vai māksla. Ja? Tur ir viss iekšā. Tāpēc, jā, es noteikti visiem vecākiem iesaku, tā kā pamēģināt vismaz kaut kā. Mums šodien bija, jā, paldies. Šodien pie mums bija Linda Krūmiņa, kura uz vientuļas salas dzīvotu ar Danu, Gunču un Mustafu. Paldies!